Labrīt, labvakar! Labdien, cienījamie Tukuma novada iedzīvotāji! Sveiciens visiem! Kārtējā domas sēde, jau kārtējās varētu teikt, ir aizvadītas, un mēs atkal esam šeit, lai par svarīgāko mūsuprāt pastāstītu jums. Svarīgi ir arī tas, ka jūs mums sūtat jautājumus, lai mēs viņus varam tālāk, protams, atkal tā kā virzīt uz domu vai atbildīgajām amatpersonām un uzdot, tā kā to turpinam noteikti darīt. Bet tagad par šo sēžu tā kā lemtajiem jautājumiem. Kārtējā domas sēdē mums bija 102 jautājumi. 103 ir nemaldos. 101. 101? Jā, tāpēc, ka tur nedaudz pamainījās jau pirms tam tā kā izņēmām vienu jautājumu pēdējā vakarā pirms domas sēdes ārā, kas bija par Valodzītes vadītājas atbrīvošanu no amata, jo viņš kā papildu darba kārtības jautājums visticamāk nebūtu iekļauts darba kārtībā. Tad pirmie jautājumi bija par jaunu amatpersonu iecelšanu amatos. Slampes pagasta pārvalde ir tikusi pie jauna vadītāja Mārtiņa Latvija. Apsveicam Mārtiņu. Izturību. Būs ko darīt noteikti, un kopīgi stiprināsim Slampi. Un Smārdas pamatskolā arī iecēlām jaunu direktoru Vivitu Poncius. Arī Vivitai veiksme un izturību. Jā, skatoties pēc tā, kāds ir Vivitas CV, liekas, ka Smārdas skola mums būs ļoti jaudīga uz priekšu. Tā kā tiešām ceram, ka jums tas viss izdosies un jūs īstenosiet savus ieceres. Tālāk novada vēlēšana komisiju apstiprinājām gan priekšsēdētāju līdzšinējo Lienu Zērvēnu, gan 6 locekļus, kas ir, tātad mums bija pēc nolikuma 7 kopā jābūt. Šobrīd komisija ir apstiprināta, tā ir pirmā no komisijām, kas ir apstiprināta un var darboties. Kā zināms, nākošais gadu ir pašvaldības saimnes vēlēšanas, un tām jau ir jāsāk darba. Ja? Tā kā tas ir izdarīts. Tālāk mums bija jautājums par budžetu. Tur, kā vienmēr, pie lieliem skaitļiem bija mazas diskusijas, bet principā jau viss budžets pildās pēc plāna. Un šajās izmaiņās vairāk bija iekļaušana par līdzmaksājumiem no dažādām ministrijām, tāpat tās mūsu uzsāktie projekti, kur ir aizņēmumi, un tiešām lielie cipari, lielie skaitļi, kas ir jau apakšā ar domas lēmumiem vai arī ar budžetu. Tad mums bija pašvaldības nolikums, kur varbūt tās bija nedaudz vairāk jau kādi jautājumi un diskusijas. Protams, par viņu bija diskutēts arī iepriekš komitejās, bet arī šajā reizē tomēr vēlējāmies iekļaut vēl kādus punktus. Kā veicās, to jūs varat redzēt tiešraidē, bet lielākais varbūt, ko man gribētos teikt, žēl tomēr par to, ka atgriezt atpakaļ punktu, kas bija iepriekšējā reizē par iedzīvotāju sapulču sasaukšanu, diemžēl, bet neizdevās. Tā kā iedzīvotāju sapulces nav nostiprināts lielajā nolikumā. Jā, bet gribētu pateikt paldies katram iedzīvotājiem, kurš iesaistījās šajā te nolikuma tapšanā. Jā, bija saņemti daudz papildinājumu, ierosinājumu, priekšlikumu. Paldies katram no jums, kurš izrāda interesi un nepalika malā stāvot, bet iesaisties šajā procesā. Bet tas nenozīmē, ka iedzīvotāju sapulces nevar sasaukt. Var sasaukt, tā kā tie, kas vēlas, lūdzu, esam aktīvi. Jā, pie šī jau noteikti, ka mēs arī vēl atgriezīsimies, kad ar mums jebkurā laikā jūs varat sazināties gan šobrīd jaunajā aplikācijā, gan vienkārši telefoniski, e-pastos uz ielas un tā tālāk. Un arī mēs noteikti brauksim pie jums uz vietām un runāsim par jums svarīgajiem jautājumiem. Tāpēc dodiet ziņu, ja ir kas, kur nepieciešama mūsu iesaist. Mēs būsim atvērti, mēs būsim klāt un risināsim jautājumus kopā. Rīcības investīciju programmā arī aktualizējām pāris lietas, bet tās atkal ir projekti, kurus vienkārši jau īstenojam vai tūlīt ies uz autobusu iegādi. Jā, jauna autobusu iegādi, kurai jau ir noslēdzies iepirkums un kas jau notiek. Ja? Tā kā tās arī ir tādas tehniskas varbūt tās lietas. Tad bija arī par tiem pašiem aizņēmumiem. Pie viena no projektiem varbūt tās gribās nedaudz aizkavēties, kas ir Kurzemes ielas 6 daudzdzīvokļu
māju, gribās teikt, pagalmu labiekārtošanas projekts, kur arī Sergejam bija jautājums par to, kad kāda... Vai pašvaldība drīkst ieguldīties privātīpašumā? Jā, izrādījās, ka pareizi pieeja tā drīkst, un mums tika ziņots, ka tika apjautāti tuvāko māju iedzīvotāji, tātad Kurzemes iela 6, Kurzemes iela 2, Kurzemes iela 4, un iedzīvotāju kopsapulce pieņēma šo te lēmumu, kā atļaut būvēt automašīnu stāvlaukumu pie dzīvojamās mājas Kurzemes iela 6A. Vai mēs redzējām protokolu no šim sapulcēm? Neredzējām, bet ceram, ka iedzīvotāji tiešām ir piekrituši šādam te risinājumam, jo, būsim godīgi, stāvlaukums tur ir vai stāvlaukums, vai rotaļlaukums, vai cita labiekārtošana, tur ir nepieciešama pie Kurzemes iela 6. Jautājums tehnisks, vai pašvaldība drīkst ieguldīt savus līdzekļus privāti īpašumā. Sadzirdot no atbildīgajiem amatpersonām atbildi, jo ir vienošanās ar iedzīvotājiem. Jā, tas ir katrā ziņā ļoti apsveicam, ka beidzot šajā sētā kaut kas notiek, jo tiešām problēmas tur ir bijušas diezgan ilgstoši, gan ar tiem pašiem lietas ūdens jautājumiem, gan ar autostāvvietu jautājumiem. Tā kā mēs tiešām priecājamies par to, ka šī sēta tiks sakārtota. Tad, protams, vairāki līdzfinansējumi piešķiršanas jautājumi gan par, teiksim tā, arī baznīcas atjaunošanas jumts. Beidzot būs līdz galam pabeigts viss šis te jumts ar domas līdzfinansējumu. Tāpatās arī par kanalizāciju ūdensvadu pieslēgumiem, bet tie ir tiešām tehnisks dabas jautājumi. Tālāk mēs apstiprinājām 11 komisiju nolikumus, kurām šobrīd tiks izsludināta pieteikšanās, un sekojam līdz tukums.lv mājaslapā. Tajā brīdī, kad pieteikšanās ir izsludināta, tad aktīvos iedzīvotājus ieteikties sevi interesējošajās komisijās, lai jūs varat līdzdarboties pašvaldības darbā. Ja. Tālāk. Jā, un aicinām iedzīvotājus iesaistīties šajā komisiju darbā, iesaistamies komisijas veidošanā, lai nesanāk tā, ka nolikumu apstiprināt, cilvēku skaits ir apstiprināts, bet nav tos, kuri darbojas. Ja, tāpēc esam aktīvi, piedalāmies mūsu novada veidošanā, mūsu novada dzīvē. Ja, aicinu visus piedalīties šajā procesā. Tāpat arī apstiprinājām 22 konsultatīvās, iedzīvotāju konsultatīvā padomi nolikumus. Ja. Arī pie šiem mums izvērtās varbūt garākas diskusijas, tādēļ, ka šie nolikumi šobrīd ir kardināli daži punkti ir mainīti no iepriekšējās mūsu prakses, jo jāatgādina, ka Tukums bija viena no pirmajām pašvaldībām Latvijā, kurās konsultatīvās padomas tika izveidotas un ieviestas. Tas šobrīd jau veiksmīgi darbojas 4 gadus arī visā Tukuma šī brīža esošajā novadā. Un, ja līdz šim, tās lielākās varbūt tās lietas, ja līdz šim pieteikties konsultatīvai padomē varēja jebkurš iedzīvotājs, tad šobrīd mēs esam tomēr ierobežojuši uz to, ka tikai deklarētais konkrētajā teritorijā. Bija vēlme tā kā, es gribēju, kad ir tā kā iepriekš, kad var jebkurš iedzīvotājs, lai nebūtu papildus sloks arī tiem, kas tagad pārskatīs šos pieteikumus, vaļā, es pat nezinu, kuros datos zemes grāmatas vai kur tās visas deklarētās adreses meklēt un skatīties. Bet ir tā, bija priekšlikums no Ingas par to, ka varētu arī zemes īpašumu īpašnieki pieteikties tā kā ir vēlēšanu procesā, kad tu vari balsot, izvēlēties pēc pieraksta, respektīvi deklarētās dzīvesvietas, pēc īpašuma vai darba vietas. Bet šis priekšlikums, diemžēl, lielākā vairākuma atbalstu neguva. Un līdz ar to palika vecajā versijā. Tad, kas mums vēl bija tur par priekšlikumiem par?
Tu iesniedz daudz priekšlikumus, Mārtiņ. Jā, bet tie bija varbūt tādi mazi un tehniski par to, ka vajadzētu katrā no, teiksim, padomēm ielikt jau iekšā uzreiz atbildīgo amatpersonu, kura par viņiem tad reāli atbild, ja tas būtu vairākos pagastos Imants Valers, kas ir attīstības politikas vietnieks, un citos pagastos, jo pagasti ir sadalīti katram priekšsēdētāja vietniekam, tā kā pēc atbildības sfērām, ja. Bet arī tas priekšlikums neņēma nekādu labu galvu, teiksim tā. Bet nevajag par to bēdāties, jo tāpat par šīm teritorijām šie paši cilvēki ir atbildīgi. Un ja gadījumā ir kāds jautājums, tad paskatieties pašvaldības lielajā nolikumā, kurš par jūsu pagastu atbild. Tur viss rakstīts. Tieši tā, tur viss ir atrakstīts un droši atradīsiet īsto personu. Tā kā, jā, šīs varbūt tās bija tās lietiņas arī pie nolikumiem. Tur gan bija vēl dažas interesantas lietas, bet mēs nedaudz varbūt tās jaucam iedzīvotāju konsultatīvās padomes ar iedzīvotāju padomēm. Iedzīvotāju padome, kas ir arī likumā pieļaujamais veids, ja, tā ir vēlēta institūcija. Mums tādas tukumā nav. Mēs esam vienojušies par to, ka turpinam arī, kā iepriekš, iedzīvotāju konsultatīvās padomes, kurās jūs paši piesakaties un doma apstiprina sastāvu. Abiem šiem veidojumiem, teiksim tā, ir vienādi konsultatīvs raksturs, tikai izveidas kārtība ir savādāka. Ja, un tādēļ es šeit varbūt tas arī nedaudz Baibai nepiekrītu, jo viņa runājot par deklarētajām dzīvesvietām pieminēja iedzīvotāju padomus, kas ir riņķī apkārt ar Saldus tāls, ko viņi vēl pieminēja, ja, bet tas jau ir tad cits pavisam veidojums, jo to tad ievēl no konkrētās teritorijas iedzīvotāji. Šajā gadījumā var katrs pats pieteikties. Tā kā arī šeit lūksim būt aktīvus. Katrā pagastā, respektīvi, ir no 5 līdz 12 cilvēku sastāvā šī konsultatīvā padome, Kandavā no 7 līdz 15, un Kandavas pilsētā. Un Tukuma pilsētā 12 līdz 18, kur arī vēl ir viena interesanta nianse, pat 2 vai 3 no katra mikrorajona. Tas vēl būs interesanti, kā tie mikrorajonu robežas tiks noteiktas, jo šeit pie nolikuma tas nebija. Tas nav. Ja, tātad, šodien jau mēs mazliet pasmējāmies par to, ka Smilšu ielas mikrorajons varētu būt gan pie centra, gan pie Ozoliņiem, gan pie Rēķiem. Ja, kur būs kvota, tur mēs varam mēģināt šos iedzīvotājus no Smilšu ielas pievienot. Un, visticamāk, kad arī citās vietās tas tā varētu būt interesanti. Tā kā, bet galvenais, lūdzu, esiet aktīvi un pieskaties. Un darbojieties šajās konsultatīvajās padomēs, es gribētu aicināt konstruktīvi. Konstruktīvi, tieši tā. Jo laiks ir vērtība un pēc iespējas, kā saka, aktīvāk iesaistoties ar tādiem nozīmīgiem priekšlikumiem, ko es vēl gribēju papildināt. Tātad mēs aicinām arī pieteikties darbām komisijās. Bet ir jāsaprot, ka darbs komisijās tā ir ļoti liela atbildība, jo katra tikšanās reize, katra komisijas sēde, ka kāds dalībnieks nav ieradies, tas rada risku, ka varbūt nebūtu kvorums, ka var kādus jautājumus atlikt. Un atgādināšu, ka ir tātad šajos nolikumos arī tas iekļauts, ka ja 3 reizes neattaisnot neierodas uz komisijas sēdēm, tad dalībnieks tiek izslēgts. Bet dzīvokļu komisijā, kas notiek ļoti regulāri katru otro nedēļu, jo darbs ir ar iedzīvotājiem, kur tiešām spriež par vienu vai otru tātad šīs te kategorijas dzīvokļu piešķiršanu. Šeit ir izņēmums, šeit ir jau, ja 3 reizes pēc kārtas neierodas. Nē, ja 3 reizes vispār neierodas, jā. Un lai nebūtu tā, ka 2 reizes ierodās, 3. reizi neierodas, visu laiku šūpoja šī te. Tas vairāk, noteikti tas ierosinājums bija vairāk dēļ tā, ka šī tiešām ir ļoti svarīga komisija priekš šiem iedzīvotājiem, un lai būtu tā, ka kvoruma jautājums nebūtu tas, kas kādu no komisijas sēdēm, respektīvi nepietiekam kvoruma jautājums, nebūtu tāds, kas kādu no komisijas sēdēm vienkārši neļauj novadīt. Tādēļ arī tur bija stingrāk šie te nosacījumi. Vēl viena lieta pie līdzfinansējumiem, ko mēs arī šajā mēnesī varbūt aktualizējām, bija tas, ka privātpersonām vecpilsētā iegūstot līdzfinansējumu vēsturisko ēku atjaunošanai, sapratām to, ka nav procentuāli tas atbalsts, tomēr beigās tie 60%, 70%, jo no šīs summas
ko ieskaita privātpersonai, viņiem vēl ir jānomaksā arī iedzīvotāju ienākumu nodoklis. Un līdz ar to šim arī pievēršam uzmanību tie, pirmkārt, kas vēlas pieteikties, un otrkārt lūdzām, lai speciālisti jau sākotnēji uzsver šo domu, kad tas beigās būs mazāks atbalsts, jo tas, protams, kad uz šīm te summām, ko mēs šobrīd esam palielinājuši, viņš brīžam pat ir diezgan ievērojama starpība. Ja. Tātad tālāk mums īpašuma atsavināšanas, varbūt pie īpašuma atsavināšanām gribās nedaudz pieskārties arī pašvaldības zemēm, kur mums arī domas dalījās 2 vai 3 lēmumos par to, ka zemē pagājušajā mēnesī, piemēram, ir bijusi izsole, ja tur konkrēti par Smilšu ielas 1 gabalu, 35. Respektīvi, mums sākotnējā summa pirmajā izsolē bija 28,000 eiro. Uz viņu nepieteicās neviens pretendents, un šobrīd mēs laižam uz otro izsoli un automātiski uzreiz samazinām šo summu par 20%. 20%, jā. Es tiešām domāju, un tādu priekšlikumu arī iesniedzu, ka šo summu nevajag uzreiz mēnešu laikā samazināt par 20% un atstāt arī uz otro izsoli tos pašus sākotnējos 28%, tikai tādēļ, ka šī zeme nevērtīgāka tik ļoti nepaliek tik ātri. Zemes ir tik, cik viņi ir, un vairāk viņas nebūs. Un neesmu sastapies ar to pēdējo 10 gadu laikā, lai zeme kļūtu lētāk. Te arī jautājums pie nākamās zemes gabala, tas ir Zvirgzdu iela 1. Manuprāt, 2018. gadā mēs atdalījām to zemes gabalu, Zvirgzdu ielai sadalījām viņus gabalos, un tirgojam arī izsolēs, cik es atceros, tad cenas svārstējās no 12 līdz 14 tūkstošiem. Tajā laikā. Šobrīd tas visnevērtīgākais gabals, Zvirgzdu iela 1, kurš atrodas reāli tuvu kapiem, ir novērtēts ar speciālistu, ar vērtētāju, pār 29,000. Šobrīd sākuma cena šim te visnevērtīgākajam gabalam. Bet Smilšu iela 35 mēs gatavi atdot šobrīd par 23,000. Samazinot šo te sākuma cenu, manuprāt, tas nav pareizi. Ja zeme ir, lētāk viņa nekļūs, un vienalga mēs dabūsim to cenu, ko noteica vērtētājs. Vai mēs neusticamies tam vērtētājiem, vai viņš nav tik liels speciālists šajās lietās, jo mēs samaksājam par šo vērtēšanu, mēs maksājam par to, bet pēc tam mēs samazinām. Ja pirmo reizi nepieteicās neviens, nākamā reizē mēs samazinām cenu. Manuprāt, tas nav gluži pareizi. Tāpēc es neesmu atbalstījis šo te cenu samazināšanu. Manuprāt, neviens no kolēģiem arī neatbalstījām mēs šo cenu samazināšanu. Un es esmu pārliecināts, ka mēs esam spējīgi pārdot šo te zemi pēc neilga laika par atbilstošu cenu. Jā. Visticamāk jau, kad kādēļ vispār šis zemes gabals tika likts uz izsoli, noteikti bija kāda interese par to. Un līdz ar to šādu samazinot cenu, loģiski, ja tur ir bijis viens interesants, tad viņš gaidīs trešo izsoli, kurā būs samazinājums par 60%, kā likums pieļauj. Bet tai pašā laikā, ja mēs šo cenu nesamazinām, tad tas ir arī signāls šim interesantam, kad nemīļais. Ja tu gribi pēc par to cenu, novērtējumu cenu, un es esmu pārliecināts, ka, ja ne nākamā izsolē, tad pēc nākamās izsoles būs interesanti, kuri beigās nopirkt šo te Smilšu ielu 35, manuprāt, tas ir ļoti labs zemes gabals, un viņš tiks nopirkts. Tur arī blakus tagad jaunas ielas sabūvētas. Jā, protams. Tas rajons ļoti labi attīstās. Tas bija šeit. Tad vēl viena lieta, kur mums varbūt vairāk komitejās bija diskusija par apbūves tiesību izsoli zemes gabalam Revolūcijas ielā 4. Tas ir par pedal tenisa domu attīstīt tur. Bet tādas asas diskusijas nebija, ka būtu pret šī. Nē. Kādēļ un atbalstam. Tas, protams, šis viss sporta sadaļa tajā Revolūcijas ielas gabalā ir tikai vienīgi atbalstāma. Vienīgais, uz ko mēs norādījām, un tas ir arī iekļauts šobrīd izsoles noteikumos un līgumā, par to, ka šis zemes gabals netiks atsavināts.
Tātad netiks pārdots pedal tenisa ēkas īpašniekam. Jā. Pēc šiem 30 gadiem, jo tur šobrīd ir līgumā 30 gadu šīs te apbūves tiesību noma, tas nozīmē to, ka pēc 30 gadiem visas būves, kas būs uz šī zemes gabala, pārnāk pašvaldības īpašumā. Un līdz ar to viss Revolūcijas ielas 4 gabals paliek pašvaldības. Tā, kas tad mums vēl? Sporta iela 1, labi, tur mēs ielaidam gaidas. Skautu un gaidu organizācija izīrē bezatlīdzības lietošanā nodevām telpas. Sākotnējais lēmuma projekts paredzēja to, ka mēs nododam visu ēku, bet par cik iebildām tomēr par to, ka tur jau ir mūsu jauniešu centrs un ja kādā brīdī kādam kaut kas tomēr sašķobās attiecībās vai kā, lai pasargātu mūsu jauniešu centru, norādījām konkrētas telpas, kuras nododam skautu un gaidu organizācijai. Viņi tur sadzīvo ļoti labi jau daudzus gadus, un lai tā turpinās arī uz priekšu. Tieši tā prieks, ka jauniešiem ir sava māja vieta, sava vieta, kur satikties. Un tālāk jau dzīvokļu jautājumi, kuros pēc saistošajiem noteikumiem piešķīrām gan speciālistiem, gan citām personu grupām dzīvokļus, pagarinājām izīrēšanas un tā tālāk. Tad, tie laikam ir tie lielākie jautājumi, ko es piemirstu. Mēs atbalstījām, arī finansiāli atbalstījām mūsu sportistus, gan Monu Patmalnieci, gan Elizabetu Žerdiņu un viņu trenerus dalībai Eiropas čempionātā. Jā. Un Elizabete jau esot sasniegusi jau labus rezultātus, jau lēmumus. Jā, bija. Manuprāt, tieši par šo te domas sēdi tas arī būtu arī viss. Jā, tad varbūt tās uzreiz arī par to, kad nākošajā rītā mums tika sasaukta ārkārtas domas sēde, kurā bija iekļauts viens darba kārtības jautājums, un tas bija kārtējās domas izņemtais par Valodzītes vadītājas Evas Upmanas atbrīvošanu vai darbtiesisko attiecību izbeigšanu, respektīvi. Šajā jautājumā, protams, tie ir smagi jautājumi, šajā jautājumā vienprātības nebija varbūt pat vairāk. Un, mēs visi bijām pret šādu lēmumu, jo īsti līdz galam vēl joprojām es uzskatu, ka mēs neesam saņēmuši pilnīgu ainu no visām iesaistītajām pusēm. Ja mēs, protams, sausi paskatāmies uz to, kad ir bijuši pieprasījumi, paskaidrojumi, rakstīšanas un tā tālāk, tad tas viss ir korekti un tur jāpaceļ roku un ir jāatbrīvo, tur pēc papīriem viss ir kārtībā, bet arī tas, ko es jau vairāk kārtīgi pāris mēnešu garumā esmu lūdzis, jautājis, prasījis gan izpilddirektoram, gan tā brīža vēl izpilddirektora vietniecei un šobrīd jau priekšsēdētāja vietniecei par to, ka iesaistamies un skatāmies jautājumu pēc būtības, kad arī viss ir salicies tādā laikā, kad arī izglītības pārvaldē notiek lielas izmaiņas, lielas reorganizācijas un ir jūklis. Pilnīgi piekrīt, kad ir kaut kāds jūklis. Tas iestādes vadītājs ir palicis tā kā bišķiņ nepasargāts. Viņam īsti nav pat pie kā aiziet. Tieši tāda sajūta man arī radās, ka iestādes vadītājs palicis viens ar savām problēmām un bija ļoti aktīvi vecāki, kuriem bija arī tas mērķis, droši vien nomainīt iestādes vadītāju. Diemžēl viņiem tas izdevās. Jā, vienīgais, ko mēs no savas puses varam vēl pateikt, ir liela paldies, jo tomēr 30 un vairāk gadi vienā iestādē izaugot no paša zemākā darbinieka līdz vadītājiem, izejot cauri visus ciklus, tas, manuprāt, ir ievērības cienīgi. Un, kā arī Eva vakar pati teica, viņa zina jebkuru vietu šajā iestādē no arī profesionālā viedokļa. Viņa ir darījusi visus šos darbus. Bet, protams, vairākumu viedokļu respektējam. Ļoti liels paldies deputātiem, kas beigās tomēr arī ieklausījās priekšlikumā par to, ka, lai arī nelielu, bet pateicīgi par šiem gadiem nostrādātajiem, ko pieļauj likums vienas vidējās mēneša algas izpējas apmērā, pielikām klāt šajā lēmumā. Par to kolēģiem paldies.
un Evai izturību un veiksmi jaunajos izaicinājumos. Tieši tā, jo tas, kas mūs nenogalina, padara mūs stiprākus un tikai uz priekšu un ar smaidu sejā. Un zinot Evu, viņa ir stipra un dzīves priecīgs cilvēks, tur viss būs kārtībā ar viņu. Tā, tas būtu par šī mēneša, jo šomēnes kopumā mums vispār bija laikam 5 domas. 5, jā. Tā kā, uz priekšu ejam, skatāmies, kas būs. Noteikti liels paldies visiem, kas jau ir iesaistījušies arī mūsu aplikācijas lietošanā. Tiešām 90 jautājumi apmēram, kas ir jau iesūtīti tur mēnešu laikā, principā. Ļoti labi. Esam saņēmuši arī ieteikumus un mēģinam pilnveidot, jo, kā jau jūs redzat, un mēs visur sakam, šobrīd tā ir testa versija, mēs to darām brīvprātīgi, nevienam par to nekas netiek nedz maksāts, nedz tas nav pašvaldības sponsorēts vai atbalstīts pasākums, bet mēs cenšamies visus jūsu jautājumus nodot atbildīgajām personām. Pareizi, ka mēs viņus visus nododam un cenšamies no viņiem arī saņemt atbildes. Kādā brīdī tas ir ātrāk, kādā brīdī lēnāk, bet noteikti šo darbu turpināsim. Un lūksim jūs arī iesaistīties, ja jūs redzat kādā jautājumā, kad jūs esat atsūtījuši, nav izpilde, sakiet vēlreiz. Mēs turpināsim arī, jo visas vietas novads ir pietiekoši liels, jo šī aplikācija nav tikai priekš Tukuma pilsētas, kā varbūt tās vairāk cilvēki ir prasījuši. Tur ir neliels tehnisks nianses, ka tas punktiņš nerādās varbūt ārpus pilsētas, bet tas nekas. Viss, kas ir uzrakstīts par katru vietu, tiek arī nodots konkrētās vietas atbildīgajai personai. Un, iesaistamies, darbojamies, turpināsim, ieteikumus ņemam vērā, lēnām pilnveidojam, komentāru sadaļa arī jau ir klāt, kurā varam viens ar otru apmainīties informācijām par to, ja ir izpildīts arī, ielieciet komentāru, paldies, izpildīts vai kaut kā tā, ja nav izpildīts, tad kad tad beidzot būs? Esam vienmēr atvērti. Nāciet veikalos uz ielām, uzdodiet jautājumus jūs interesējošos. Zvaniet droši, mēs esam atverti, mēs esam gatavi sarunāt, gatavi risināt visu mūsu Tukuma novada iedzīvotāju problēmas, nekautrējamies, darbojamies. Tikai kopā mēs varam padarīt mūsu novadu labāk. Un noslēgumā tad arī priecājamies par mūsu novadnieku sasniegumiem un sveicam Lauru Strautmani ar Eiropas čempionu. Priecājamies! Paldies un tiekamies pēc nākamās sēdes vai pilsētā un novadā. Atā!